Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Sveiciens raidījumā, studijā Agnese Vasermane. Reklāmas jau pilnā sparā vēsta, ka tuvojas melnā piektdiena. Šī ikgadējā tirdzniecības akcija pirms Ziemassvētkiem ar neticamām atlaidēm, kādas vēl nebūsim redzējuši nekad iepriekš, un arī lētāk vairs nebūs nekad. Bet arī krāpnieki nesnauž, un mums jābūt uzmanīgiem, īpaši jau digitālajā vidē, kādos interneta veikalos mēs iepērkamies, un vai šīs reklāmas par atlaidēm neved slazdos. Šonedēļ ir sākusies arī jauna patērētāja tiesība aizsardzības centra rīkota kampaņa Internets nav pasaka, atpazīst viltības. Un mūsu studijā šodien viesojas patērētāja tiesību aizsardzības centra digitālo pakalpojumu juridiskās un analītiskās daļas vadītāja, Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docente Zanda Dāvida. Sveicināti! Labdien! Internets nav pasaka, atpazīsti viltības. Līdzīgas kampaņas patērētāja tiesība aizsardzības centrs rīkojas jau iepriekš. Uz ko jūs šogad liksiet uzsvaru? Jā, paldies par uzaicinājumu, paldies par jautājumu un paldies arī sabiedrībai par interesi, cerams, klausoties šo. Jā, patērētāja tiesība aizsardzības centrs jau ilgstoši cenšas informēt patērētājus un personas, kas iepērkas digitālajā vidē par šo drošo iepirkšanos. Līdz šim arī mēs likām uzsvaru uz drošo iepirkšanos internetā, bet kopš 2024. gada ir stājies spēkā jauns Eiropas Savienības normatīvais regulējums, digitālo pakalpojumu akts, kas dod tādus juridiskos līdzekļus gan uzraudzības iestādēm visā Eiropā, gan, protams, arī patērētājiem aizstāvot savas tiesības tieši orientēti uz lielajām platformām. Jo, kā mēs zinām, pircēji iepērkās ne tikai internetu veikalos, bet bieži vien līdz tam internetu veikalam vai kaut kādā citādākā veidā nonāk caur lielajām platformām. Noklikšķina uz reklāmas jau visbiežāk kādā sociālajā medijā. Tieši tā. Un līdz ar to jau tā, ja tā var teikt, jau tā maldinošā prakse, kas parādās, ko mēs redzam, sākas jau tajā punktā, kad cilvēks ieiet tajā lielajā platformā, kura jau tālāk aizved ar kaut kādiem maldinošiem šiem veidiem vai impulsiem, liekot cilvēkam klikšķināt uz šīm reklāmām, uz šīm saitēm, kas dažreiz arī noved pie krāpnieciskām internetu vietnēm un tam līdzīgi. Jā. Un kā tieši šīs digitālo pakalpojumu akts šajos gadījumos var palīdzēt? Digitālo pakalpojumu akts aizliedz, piemēram, šīs maldinošās prakses, ja angļu valodā mēs sakam dark patterns, kas Eiropā varbūt tumšās schēmas, vai latviešu valodā pareizākais termins būtu šie maldinošie modeļi, kas rada tādu digitālo dizainu, izveidotās saskarnes tādā formātā, kas mudina to patērētāju lielā steigā vai neapdomīgi klikšķināt uz saitēm, tādā veidā mudinot viņu veikt pirkumus dažādus, ko iespējams viņš nebūtu veicis, ja viņš nebūtu saskāries ar šo tādu pagrūdienu mudinājumu no šī dizainiskā viedokļa, jo arī pēc tādiem patērētāju uzvedības pētījumiem šie pētījumi apliecina, ka patērētāji ir diezgan ievainojami digitālajā vidē un ļoti emocionāli pakļaujas aiziet līdzi šiem maldinājumiem. Jā, bet šis digitālo pakalpojumu akts, tas dod kādas papildu iespējas ziņot, vai ko tas nosaka? Jā, pirmām kārtām digitālo pakalpojumu akts ļoti skaidri aizliedz šos maldinošos modeļus, un ne tikai attiecībā uz tādiem patērētāju tiesību pārkāpumiem, bet vispārīgi, ka platformās ir aizliegti maldinošie modeļi kā tādi. Tas nozīmē arī uz dažāda veida citu saturu, piemēram, uz datu iegūšanu, kad nedrīkstētu būt tā
izstrādāts dizains, kad cilvēks ir spiests klikšķināt un nodot, piemēram, savus datus tur, kur viņš nemaz nevēlās nodot. Tātad, tas dizains izstrādāts tādā formātā, ka pēc būtības tas lietotājs pats nesaprot, ka viņš noklikšķina. Piemēram, spilgtākais piemērs, man liekas, kas praksē parādās, ir, kad samainītas ir šīs pogas. Nodot datus un nenodot. Un tur, kur ir nodot datus, tas ir zaļā spilgtā krāsā, un nenodot kaut kur maziņš apakšā ar pelēkiem burtiem uz balta fona. Protams, automātiski mūsdienu steigā cilvēks klikšķina uz šīs zaļās pogas. Tas ir tāds spilgts, maldinošais modelis, kas liek cilvēkam reaģēt. Vēl jaunais akts dod tādu iespēju, kā lietotājiem ziņot par nelikumīgo saturu un uzliek par pienākumu lielajām platformām atbildēt. Tā skaitā arī vērtēt šos ziņojumus pēc būtības. Piemēram, ja platforma nepiekrīt šim ziņojumam, vai, piemēram, cilvēks ziņo par to, ka viņam ir nobloķēts konts, bet platforma saka, kad mēs nepiekrītam, tad platformai tas ir jādara, jo līdz šim jāsaka tā, ka platformu vidē valdīja tādi mežonīgie rietumi. Platformas darīja to, ko viņas vēlas. Tad tagad Eiropas Savienībā ir šis jaunais regulējums, kas ir pasaules līmenī īstenībā tāds liels sasniegums platformu tādā ierobežošanā un taisnīgākas digitālās vides radīšanā, kas uzliek par pienākumu platformām sniegt arī pamatotu atbildi. Kāpēc, piemēram, viņas nenoņem šo nelikumīgo saturu, par ko tiek ziņots, vai tieši otrādāk, ja redz, tad noņem. Un tas vairs nedrīkst būt kaut kāds vienkārši algoritma veidots vai mākslīgā intelekta veidot atbilde. Paldies, mēs neko nekonstatējām un punkts. Šobrīd platformām ir jāatbild. Ja platformas to nedara, un tas notiek sistemātiski, cilvēki mums ziņo par to, mēs tālāk varam doties pie Eiropas komisijas vai pie attiecīgā digitālo pakalpojumu koordinātora, kur šī platforma ir iedibināta, jo Latvijā, diemžēl, vai pa laimi, es pat nezinu, kā teikt, lielās platformas nav iedibinātas Latvijā, pamatā viņas ir Īrijā, protams, un tad mēs sadarbībā ar Īrijas koordinātoru varam iniciēt lietas un, piemēram, sākt procedūru pārkāpuma par to, ka lietotājiem, piemēram, platforma neatbild, ignorē viņus. Nerisina viņu sūdzības. Un tur tie soda apmēri ir diezgan lieli. Tur var sasniegt pat 6% no kopējā pasaules apgrozījuma. Tā kā es teiktu tā, ka platformas baidās. Nav tā, ka nereaģē. Mēs ļoti labi redzam, ka situācija ar katru brīdi tā kā uzlabojas un uzlabojas. Cik šādu ziņojumu jūs esat saņēmuši, kur ir atsaukšanās uz šo digitālo pakalpojumu aktu? Šobrīd mēs esam saņēmuši 57 sūdzības, tas ir par šo gadu, jo kā es minēju, digitāla pakalpojuma akts ir jauns akts un vēl tikai tas viss tā kā ievirzās un tāpēc arī ir šī mūsu kampaņa, kas vakardien tika atklāta par to, lai informētu patērētājus, ka vispārīgi ir tāda iespēja ziņot. Tas ir pirmais, jo bieži vien cilvēkiem liekas, ka tā platforma jau tik liela un ko te es tur tāds maziņš Latvijas iedzīvotājs, ko es tur diži varēšu ietekmēt. Nē, šobrīd tas regulējums izstrādāts tā, lai varētu ietekmēt, lai kaut kā piespiestu šīs platformas arī sadarboties un reaģēt. Un par ko bija šīs sūdzības, ko jūs saņēmāt? Lielākoties sūdzības šobrīd ir par bloķētiem kontiem, kad ir nobloķēti konti. Jāsaka gan, kad lielākoties tas ir paša lietotāja vainas dēļ, kad ir pārkāpti kādi noteikumi iekšējie platformas, vai pats lietotājs ir uzvedties varbūt ne tik ļoti pieklājīgi platformā, un tāpēc platforma ir nobloķējusi, bet ir arī tādi gadījumi, kad mēs secinām, kad jā, iespējams tas varētu būt nepamatoti, un kad mēs esam mēģinājuši komunicēt ar platformām, tā skaitā arī pārsūtījuši Īrijas koordinātoram, līdz ar to iesaistot arī Īrijas koordinātoru šo sūdzību risināšanā.
Un, ko es vēl par tām sūdzībām varu izstāstīt, kas mums tāds pašiem likās ļoti interesanti, ka mums parādās tendence, ka sūdzības nāk no bērniem. Jā, no nepilngadīgām personām par to, ka Cik veciem? Nu, grūti teikt, jo neviens jau sūdzībā īsti neatklāja to savu vecumu, un mēs pagaidām neprasam. Skatāmies, kā tā prakse aizies, jo mums arī pašiem tikai jāsaprot, cik tālu mēs drīkstam iesaistīties, risinot to sūdzību, pārsūtot īrijas koordinatoram bez vecāka atļaujas. Jo nevar jau izzināt, cik tas... 13, 14, no cik gadu vecuma drīkst būt sociālajos medijos? Es pieļauju, ka tiklīdz bērns ir spējīgs uzrakstīt sūdzību, tad kāpēc nē? Jo pamatā, protams, tās sūdzības ir pa bloķētiem, piemēram, Roblox spēlē kontu vai Minecraftu. Un tieši tā, un tāpēc mums ir tāds liels prieks, kad mūsu īstenībā jaunā paudze ir diezgan izglītota un aktīva un aizsargā savas tiesības. Tā kā te ir runa nevis tikai par tādām platformām kā Facebook, Instagrams un citas šīs, bet arī par šīm spēļu platformām, kas mūsdienu patērētājiem ir ļoti svarīgas. Šajā brīdī raidījumā neliela pauze un sarunu ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra daļas vadītāju Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docenti Zandu Dāvidu turpināsim pēc īsa brīža. Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas! Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Un mēs turpinām sarunu studijā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra digitālo pakalpojumu juridiskās un analītiskās daļas vadītāju Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docenti Zandu Dāvidu. Iepriekšējā daļā raidījuma sākumā jau aizsākām runāt par digitālo pakalpojumu aktu. Zanda, kā ir ar šo ziņošanu? Kā lietotājiem paziņot, ka viņš ir piedzīvojis kādu pārkāpumu un kaut kas viņu neapmierina, viņš raksta e-pastu vai tur ir kāda īpaša ziņošanas poga kaut kur? Platformā saskaņā ar normatīvo aktu, un ko mēs arī esam izpētījuši, ka tā patiešām arī ir un ir uzlabojumi ļoti lieli, ir tas, ka cilvēkam jābūt vieglā veidā pieejama iespēja ziņot pašā platformā. Piemēram, ja jūs ieiesiet Facebookā, jūs redzēsiet, tagad viņiem arī ir izstrādāts diezgan vienkārši tas mehānisms, kad es redzu šo nelikumīgo saturu, turpat man ir iespēja arī nospiest pogu, ka es ziņoju, atzīmēt tālāk saturu un paziņot par šo saturu. Un tad jāgaida no platformas būtu šī atgriezeniskā saite. Paldies, mēs esam saņēmuši jūsu ziņojumu, mēs izvērtējām un tāds secinājums. Un, ja cilvēks nepiekrīt, viņam būtu vēl jābūt iespējai vieglā veidā iesniegt apelāciju šai platformai vēlreiz, ja nepiekrīt šai atbildei. Un tad, turpinot to ceļu uz priekšu, ja tā platforma neatbild vai nesniedz šo pamatojumu, tad mēs aicinām vērsties pie mums un ziņot par to, jo tas ir digitāla pakalpojuma akta potenciāls pārkāpums. Un tad jau mēs tālāk izvērtēsim, iesaistīsim savus resursus, lai šo lietu risinātu. Bet otrs gadījums var būt tāds, ka cilvēks ir paziņojis, bet platforma pasaka, ka nē, mūsu ieskatā šis nav nelikumīgs saturs, jo tas, un viņi patiešām pamato, bet vienkārši nepiekrīt. Tādā gadījumā cilvēkam vēl ir iespēja doties pie attiecīgās uzraudzības iestādes, kas uzrauga šo konkrēto saturu, lai ziņotu par to, ka platforma nav izņēmusi šo saturu, jo tad te veidojas tas strīds starp lietotāju un platformu, vai šis saturs ir nelikumīgs. Un to vislabāk var pateikt tā iestāde, kuras kompetencē tas ir. Piemēram, tagad mums būs vēlēšanas nākošgad. Tas noteikti būs liels izaicinājums arī digitālajā vidē. Un, ja iedzīvotājs redz, ka tiek pārkāpts kaut kāds vēlēšanu potenciālie pārkāpumi, visdrīzāk, ja platforma nepiekrīt, neņem ārā šo saturu, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas būs tā iestāde, kurai ziņot un kura var izdot administratīvo lēmumu vai, piemēram, izdot lēmumu par to, ka ir jāierobežo šis saturs un jau adresēt lielajai platformai.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs to var darīt attiecībā uz patērētāju pārkāpumiem. Tātad mēs būtu tā iestāde, kura varētu reaģēt tad, ja platforma saka, nē, mēs te neredzam patērētāju tiesību pārkāpumu tāpēc un tāpēc. Tad mēs aicinām patērētāji nākt pie mums, un tad jau mēs risināsim problēmu ar platformu, vai tur ir vai nav šis patērētāju tiesību pārkāpums. Bet tieši par to, ja platforma neatbild, nereaģē, nesniedz pamatojumu, tas jau būs mūsu kompetence, tas būs digitāla pakalpojuma akta pārkāpums, tāpēc mēs ļoti, ļoti aicinam ziņot, jo tā ir mūsu iespēja šo visu kopā izvērtējot, analizējot visus ziņojumus, griezties Eiropas komisijā, griezties piemēram, īrijas koordinātori, ja tas ir saistībā ar Meta, piemēram, platformu, un jau inicijēt iespējams daudz nopietnākus procesus. Kādas šobrīd jūs nosauktu e-komercijā visbiežāk izmantotās jau iepriekš minētās manipulatīvās tehnikas, jeb šīs dark patterns, šīs tumšās schēmas, vai kā mēs viņus tur tulkojām? Jā, šie maldinošie modeļi, jāsaka tā, ka prakse rāda un arī pētījumi to apliecina, ka bieži vien šie maldinošie modeļi tiek izmantoti kombinēti, kas vēl jau vairāk šo cilvēku un to spriestspēju ļoti samazina. Piemēram, Eiropas Savienības pētījums rāda, ka vienā tādā populārā lietotnē tiek izmantoti vismaz 7 maldinoši modeļi uzreiz, kas, protams, ir tāds liels spiediens, bet kas tad ir tie maldinošie modeļi? Maldinošie modeļi var būt ārkārtīgi daudz piemērus, es varētu saukt. Arī otra puse, biznesa puse, protams, nesnauž un izdomā visai kaut ko jaunu, lai maldinošos veidos mudinātu patērētāju tātad klikšķināt, iepirkties. Bet tādi populārākie būtu šī viltus steidzamība, kad jūs atverat, piemēram, internetu mājaslapu un jums tur tikšķi pulkstenītis, ka līdz šai atlaides beigām tur ir palikusi stundā ātrāk pērts, vai, piemēram, rādās, ka jau 10 citi patērētāji skatās uz šo preci, bet noliktavā ir tikai viena, un tas tā kā, to cilvēku, padara tādu satrauktāku un liek viņam ātrāk pieņemt lēmumu, iespējams nepārdomātu lēmumu, jo viņš baidās nokavēt šo burvīgo piedāvājumu. Tas ir viens no tādiem spilgtiem piemēriem. Tad arī slēptās dažāda veida izmaksas, kad, piemēram, jūs saliekat savu iepirkuma grozu, bet tā, ka jūs dodaties maksāt, izrādās tur vēl kaut kas klāt ir ielikts. Vēl kaut kāds papildus prece vai pakalpojums, vai kaut kādas papildus izmaksas pēkšņi, vai par komplektēšanu pēkšņi parādās izmaksas, par ko jūs neesat iepriekš brīdināts, kad jūs sākat vispār šī groza salikšanu. Tā vēl tāda problēma parādās, jo šī biznesa puse paļaujas uz to, ka bieži vien tas patērētājs saliek to grozu un viņš pēc tam nepārbauda, īpaši tad, ja ir mazas šīs preces. Šī prakse vienu brīdi bija populāra lielajās tajās platformās. Mēs arī, starp citu, veicām projektu saistībā ar šo. Tas ir AliExpress, Shein un Temu. Šobrīd viņi šo praksi ir beiguši. Arī pēc mūsu iesaistes un citu uzraugu iesaistes citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet viņiem bija šis niķis, ka pēkšņi grozā kaut kas papildus parādās un ka patērētājs nepiefiksē. Vēl tāds varbūt aktuāla lieta ir automātiski ieliktie ķekši, kad patērētājam ir pašam jāizņem ārā, ka viņš nevēlas, piemēram, šo papildus pakalpojumu. Un tas bieži vien paslīd patērētājiem garām. Piemēram, mums šobrīd ir ierosinātas 3 lietas, kur Latvijas internetu veikali automātiski Latvijas automātiski ir salikuši ķekšus par to, ka cilvēks piekrīt šai viņu izdarītajai izvēlei. Tas ir tāds pārkāpums no tāda viedokļa, ka neļauj cilvēkam pašam izdarīt šo izvēli, bet jau automātiski viss viņa vietā izdarīts. Un ja viņš nav pietiekuši uzmanīgs, viņš ķekšus ārā neizņem, un viņš var iegādāties daudz ko viņam nevajag. Jā. Ar šiem automātiskiem ķekšiem tas nav atļauts. Tas nav atļauts, jā. Tas ir tiek uzskatīts par šo maldinošo modeli, kad automātiski tiek salikti ķekši, jā.
Jā, atgriežoties pie melnās piekdienas tematikas, kādi būtu patērētāju tiesību aizsardzības centri jūsu, kā šī centra pārstāvis, galvenie ieteikumi pircējiem tuvojoties šai akcijai? Un nav aiz kalniem jau arī Ziemassvētku laiks, tā kā ļoti svarīgi par to padomāt. Jā, protams, mēs aicinām patērētājus būt uzmanīgiem. Un, laikam jāsaka, tāds pirmais aicinājums, ņemot vērā arī populārāko maldinošo modeli, šo filtu steidzamību, būtu neļauties šai steigai. Un, ja jūs kaut kas steidzina, jūs jūtat, kad jums liek izdarīt izvēli pēc iespējas ātrāk, tad apstāties un tā kā aizdomāties, pavērot, varbūt papētīt to cenu, papētīt atlaidi. Tagad mums ir burvīgi rīki, kā piemēram var pajautāt mākslīgajam intelektam, kāda ir bijusi cena pirms nedēļas šai precei un cik liela vai pamatot ir tā atlaide, jo bieži vien komersantiem ir vēlme to pamatcenu būtiski paaugstināt, lai pēc tam var skaisti viņu nosvītrot un uztaisīt ļoti lielu atlaidi. Bet, ja mēs tā paskatāmies kopumā, tad sanāk iegādāties preci pa atlaidi būtu tas pats, kas varbūt pat vēl dārgāk, nekā ja es to preci pirktu pirms mēneša bez atlaides. Tas būtu tāds pirmais, neļauties tai steigai. Otrais, pārbaudīt tās cenas, vai kaut kas nenāk jauns klāt grozā, vai cena ir palikusi tāda, kāda ir bijusi sākumā, kad ir uzsākta šī iepirkšanās. Noteikti pārbaudīt, īpaši, ja klikšķina platformās uz šīm reklāmām, visādām saitēm, pārbaudīt, kur tas aizved, vai tas aizved pie reāla uzņēmuma, vai tur ir uzņēmuma nosaukums, kontakta adrese, e-pasta adrese, kā sazināties, jo tas ir pirmais signāls, ja nekas tāds nav, ka tas varētu būt, ka tā ir krāpnieciska mājaslapa, kur jūs pēc tam nekad nespēsiet ar šo komersantu sazināties. Un vēl tāda lieta, kas, manuprāt, varētu būt svarīga, šobrīd ir ļoti aktuāli dažādi šie digitālo satura, digitālo pakalpojumu abonementi, un bieži vien tos piedāvā uz noteiktu laiku bez maksas. Cilvēks piekrīt, noslēdz šo abonēšanas līgumu, un tad, kad beidzas šis bezmaksas periods, cilvēkam aizmirstās, ka šis periods ir beidzies un ieslēdzas maksas abonēšanas pakalpojums. Tā kā viens no tādiem ieteikumiem būtu atzīmēt sev kalendārā, kad šis ir tas mirklis, kad man beidzas un kad varbūt ir vajag paziņot par atcelšanu, jūs negribat turpināt maksāt. Jā, šis ir tāds ļoti viltīgs tāds paņēmiens, bet tā emocionāli gribās jautāt, bet vai tām atlaidēm vispār kādreiz var ticēt? Es domāju, ka atlaidēm, es teiktu tā, šī negodīgā prakse ir tik daudz tirgu, kas līdz ar to nomāca tos godīgos komersantus, kuri patiešām arī piedāvā šīs atlaides. Atlaidēm var ticēt, bet mums un arī patērētājiem ir jābūt uzmanīgiem un jāstrādā uz to, lai tā nebūtu normāla prakse, ka šīs atlaides ir mākslīgas, uzpūstas, nēsošas, kas pēc būtības ir maldināšana. Tā ir negodīga komercprakse, kas ir aizliegta. Un tāpēc arī varbūt nobāl uz tā fona, protams, tas tirgotājs, kurš iedod šo godīgo atlaidi. Jo normāli ekonomiski varbūt tirgotājs var iedot 10% atlaidi, bet tas, kurš krāpjas un grib maldināt, viņš iedos 99% atlaidi. Tad, kad patērētājs skatās, tad dažreiz viņš samulst un, protams, iet līdzi tai idejai vai tam piedāvājumam, kurš jau piedāvā tos 99% atlaidi. Mums tieši mūsu kampaņas vēstnesis tieši stāstīja slavens influenceris par to, kā viņš ir uzķēries uz preci, kurai bija 99% atlaide. Un tad likās, kā tā, bet no otras puses... Ko viņš nopirka? Viņš vēlējās iegādāties oriģināla dizaina apavus. Un atlaide bija 99%, jā, un viņš tādā ziņā uzķērās. Bet jebkurā gadījumā, ja cik cilvēks būtu izglītots vai zinošs digitālajā vidē, mēs visi esam diezgan ievainojami. Tā skaitā arī es uzķērusies. Mums Latvijas universitātē bija ļoti liela konference par patērētāju tiesību pārkāpumiem, un kamēr es biju šajā konferencē, mans bērns iepirkās Roblexā par 70 eiro. Un es atnācu
atbraucu mājās, un es domāju, ak, šausmas, tikko es runāju un stāstīju par visu, un rekrutēs pati vien esmu ar saviem zaudējumiem. Nu, būsim uzmanīgi mēs visi. Šajā brīdī saku lielu paldies par viesošanos mūsu studijā Patērētāju tiesību aizsardzības centra digitālo pakalpojumu juridiskās un analītiskās daļas vadītājai, Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docentei Zandai Dāvidai. Paldies! Paldies! Studijā bija arī Agnese Vasermane. Visu labu! Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atzīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas! Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.